Ieklausīsimies vārdos no 35. psalma. Es godāšu tevi varenā sapulcē, ļaužu pulkā, es slavēšu tevi. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, par jauna mēneša sākumu un par vēl vienu dienu, tuvāk izšķirošajiem notikumiem gan Kristus dzīvē, gan visas cilvēces kopīgajā liktenī. Mēs ceram un paļaujamies, ka izgājuši cauri šim klusās nedēļas laikam, mēs atradīsim sevī jaunus spēkus, jaunu iedvesmu, turpināt mūsu garīgo ceļu kopā ar tevi, Kungs. Jauns sākums kalendārā ir tikai simbolisks atgādinājums, ka katram no mums ir nepieciešama atjaunošanās, atspirkšana un iespēja izvērtēt līdzšinējo gājumu, lai labāk saprastu un ieraudzītu tālāko. Vai jauna diena, vai jauna nedēļa, mēnesis vai gads, jebkurš brīdis ir labs, lai atjaunotu savas attiecības ar tevi. Līdzīgi kā psalma autoram, arī mums droši vien ir vieglāk tevi godināt un slavēt kopā ar citiem, ar tiem, kas domā un redz pasauli līdzīgi, ar tiem, kas tāpat kā mēs mācās, ko nozīmē būt tevis radītiem un mīlētiem cilvēkiem, un kā tam vajadzētu izpausties mūsu dzīvē un ikdienā. Taču psalma autors nerunā tikai par savu prieku un savu pateicību. Viņš runā par to brīdi, kuram pats cer kļūt par liecinieku, kad tu, Kungs, tiksi godāts varenā sapulcē, kad tu tiksi slavēts ļaužu pulkā, kad tavu žēlastību un svētību būs apzinājušies daudzi, jo daudzi, kad ticība un paļāvība nebūs tikai atsevišķu cilvēku pieredze, bet tavs vārds, tava labā vēsts būs uzrunājusi daudzus. Kādi no mums droši vien zina, kā tas ir būt starp tūkstošiem cilvēku, kurus vieno kopīga ideja, kopīga pieredze, kopīgs prieks, kopīga apņemšanās. Mēs zinām, šāda pieredze kļūst par spēka avotu. Šāda pieredze noteikti iedvesmo, stiprina, iedrošina, palīdz sajust kopību, vienotību. Tā noteikti ceļ mūs uz augšu. Tā mūs ietekmē, kaut uz brīdi dara mūs par labākiem cilvēkiem. Ja tā varēja notikt, piemēram, ar atmodas laika tautas manifestācijām, ja tā aizvien var notikt, piemēram, ar dziesmu svētkiem un lielām nozīmīgām sporta spēlēm, tad vēl jo vairāk, Kungs, ar tavas klātbūtnes piedzīvošanu, brīžos un situācijās, kad ir sapulcējušies tie, kas pazīst tevi, kas ir pateicīgi par tavu žēlastību un svētību savās dzīvēs. Un tajā pašā laikā mums ir jāiemācās dzīvot arī savā vienkāršajā, šķietami pelēcīgajā, piezemētajā ikdienā, kurā mums jāmācās iztikt vien pašiem ar savu ticību, savu paļāvību, savu pateicību, savu prieku. Jo katri svētki,
Katras lielas sapulces un manifestācijas reiz beidzas, un turpinās dzīve parastā. Tādēļ palīdz mums, Kungs, atrast ikdienas saikni ar Tevi. To, kuru varam atjaunot katru rītu, katru dienu, neatkarīgi no tā, vai un cik daudz cilvēku ir mums apkārt. Jo galu galā svarīgākas par visu ir tomēr mūsu katra attiecības ar Tevi. Jo tad, kad Kristus runā par šauro ceļu, kad viņš runā par sevi kā par durvīm, caur kurām ieiet zaļainās ganībās, kad viņš runā par labo ganu, kas dodas meklēt vienu pazudušo avi un atradis to ceļu savos plecos, lai nestu atpakaļ, viņš mums atgādina, ka mums katram ir savas personiskas attiecības ar Tevi, Kungs. Jā, pestīšanu nepiedzīvo abstraktas nācijas, valstis, pūļi vai grupas. Glābšana un pestīšana ir nepieciešama konkrētajam cilvēkam. Man, mums, katram. Tādēļ palīdz ieraudzīt un apzināties, no kā tad mums katram ir jātop atbrīvotam, darītam brīvam, atpestītam un dziedinātam, šeit un mūžībā. Kas tad ir tas viss manā dzīvē, ar ko es pats netieku galā, no kā es pats netieku vaļā, ko pats nespēju mainīt? Kungs, mēs gribam Tev uzticēt savu dzīvi, savu ikdienu, savas rūpes un raizes. Mēs gribam piedzīvot, kā Tu to visu maini, pārveido un sniedz mums jaunas iespējas, lai beigu beigās mēs varētu Tevi godāt un slavēt, gan mūžībā, gan ikdienā, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.